Atgriežoties atpakaļ pie video, kuras minēju par to, ka man katru dienu metās augoņi, tā aizsākās irbeņu bizness, tā ir taisnība. Man tīņa gados tiešām katru dienu metās augoņi. Mani vecāki veda pie ārstiem, man pārlaija asinis, man lika ēst raugu, bet nekas man nepalīdzēja. Līdz mans tēvs devās pie dziednieces un prasīja, ko lai es viņai dodu, lai viņai paliktos labāk. Un dziedniece tā arī pateica, viņai ir jāēd irbeņu ogas. Mans tēvs devās mežā, paņēma ogu krūmu, atnesa mājās un iestādīja un lika ēst man ogas. Šīs ogas man momentāli uzlaboja veselību, man pārstāja mesties augoņi, mana ģimene sāka ēst irbenes, arī ģimenei sāka uzlaboties veselība, un manam tēvam vienkārši bija, redzot to visu, kas notiekās, bija interese vairāk un sīkāk uzzināt par to, kas ir irbene. Viņš sāka lasīt grāmatas un enciklopēdijas, sāka veidot zinātniskos pētījumus, un uzzinot un redzot to, cik bagāta un brīnumaina ir šī oga, viņš izlēma to, ka viņš grib ar viņu dalīties ne tikai ar saviem ģimenes locekļiem, bet arī ar visiem pārējiem. Tā radās irbeņu biznesa bez berī.